2053. gadā savu dibināšanas vai pastāvēšanas 60 gadi svinēs tāda slavena Lielbritānijas meiteņu kopa, jeb minīkoris Spice Girls. Ja? Atceries, tāda mūsu jaunībā bija. Un es domāju, ka 80-gadīgās kundzītes varbūt svētkus nesinēs Londonā, bet atbrauks uz Rīgu izballēties, jo tajā gadā Rīgā notiks 33. vispārējie dziesmu un 23. deju svētki. Saki, vai Rīgas doma koru skolā māca kaut ko no Spice Girls repertuāra? Šobrīd nav programmā. Bet izskatās, ka būs drīzumā. Kā tev šķiet, kā vispār varētu virzīties un attīstīties koru kustība? Jautājums nav viegls, un jautājums ir ļoti grūti prognozējams, bet viena no lietām, kas to noteikti var ietekmēt, ir izglītība. No tā ļoti lielā mērā būs atkarīgs, kādi būs dziesmu svētki 53. gadā, un, manuprāt, ārkārtīgi spēcīgs instruments ir tieši pedagogs. Jo pedagogam ir, man liekas, neaptverama vara ietekmēt vairāku paudžu, gan domāšanu, gan attīstības virzienus, gan attieksmi. Tātad pēc 50, bet pēc 40 gadiem, 2053. gadā, virsdiriģentu kustība, ja virsvadība pār svētkiem, tāda pati kā šobrīd, vai arī tur redz kaut kādas izmaiņas? Izmaiņas nevar būt daudz, jo mūzikas pamatā ir un paliek emocijas, jūtas, sajūtas. Un šīs ir tās lietas, ko nevieni skaitļi ne par kādiem vadiem nevar pārraidīt. Tās ir lietas, kas šos svētkus padara unikālus, ka viens cilvēks ir viņu priekšā un ka viņi ir gatavi sekot tā viena cilvēka žestam, emocijām un sajūtām. Parunāsim vēl par šā gada dziesmu svētkiem. Kā virsvadītājiem tev tie būs pirmie. Ir bail mazliet. Man būtu, man būtu bail, tad saprast, kas tur jādara, ja? Tās nevar klasificēt kā bailes. Tas ir, protams, uztraukums un neziņa. Kā būs? Tā ir viegla cerība, ka būs vienreizēji unikāli un būs pozitīvi. Nav tā, ka vienā dienā nokrīt no gaisa tā virsdiriģēšana. Tur ir visi reģionālie svētki un viss, un tā mēs tur jau izbaudam to sajūtu un masas iekustināšanu. Mums kaut kur jaunadēļ mēs filmējam. Kā tad kļūst vispār par to virsdiriģentu? Kurš to ieceļ, nolemj? Ir dziesmu svētki. Ir dziesmu svētkiem mākslinieciskā padome. Un katriem dziesmu svētkiem ir mākslinieciskā vadība katram koncertam, katru gadu. Un tad grūtākais tajā meža parkā ir uz to mazo brīdi piesaistīt visu dziedātāju uzmanību tikai sev. Un tad mājās droši vien pa vakariem tu arī tā pie loga pieeja un lejā, ka cilvēki brauc no darba ar tāds milzīgs popkoris veidojās. Jau tā padiriģē mazliet. Ik pa brīžam, jā. Man ir tilts blakus, un tad es tos šoferis ar tur paskaitu. Un mājnieki neskatās tā jau mazliet. Mēģina pasniegt siltu tēju, jā, ar medi. Bet jebkurā gadījumā, kā būs, tā nebūs, mēs varētu noslēgt derības, piemēram, uz šampanieti. Es saku, ka būs vairāki diriģenti. Es saku, ka nē. Ka nē. Jebkurā gadījumā 2053. gads, mēs tevi gaidām. Mums ar tevi ir uz ko tiekties.